es esmu atradis labāko, nekļūdīgāko veidu, kādā veidā noteikt personības tipu. Un, ja tev tas interesē, tad skaties šo video tālāk. Runa nebūs par kādu konkrētu personības tipu, par kaut kādu konkrētu tipoloģijas modeli, varbūt ļoti daudz dažādi, ja? Viens no populārākajiem tur dala cilvēkus sangviniķos, melanholiķos, tur holēriķos, flegmatiķos, vai arī ir šāda grāmata, kas praktiski, tie paši tipi, tikai citā veidā. Šeit viņi ir nosaukti dažādās krāsās, varbūt, ka tas ir eneagrammas modelis, kur cilvēki ir dažādi cipari, skaitļi, varbūt, ka tas ir astroloģiskais kaut kāds apzīmējums, ja, tur vērš un vēl kaut kas. varbūt, ka tas ir kaut kas, kāds modelis, kas ir jau daudz dziļāks un detalizētāks, kā pieņemsim NLP metaprogrammu analizēšanas. Tā kā modelis, kādā veidā mēs iedalām cilvēkus dažādās grupās un mēģinam identificēt, kas tad viņi ir. Priekš manis pats tuvākais un man saprotamākais un efektīvākais un pielietojamākais arī ir patiesībā NLP. Bet šobrīd ne par kādu konkrētu modeli, bet stāsts vairāk par to, kā vispār noteikt nekļūdīgi, kas par personības tipu ir. Un iesāksim vēl, bišķiņ pakāpsimies atpakaļ, runa par to, kādēļ tas ir vajadzīgs. Jo numur viens, kādēļ mēs varam saprast, tu parasti saka, mēs mācos, lai man vieglāk viņi būtu, lai cilvēks būtu saprast, bet reāli, kāpēc tev vajag saprast? Ja? Vienmēr uzdot tālāk vēl jautājumu, kāpēc? Saprast, lai saprastu, un priekš kā man vajag saprast. Un pamat doma jau ļoti vienkārši. Numur viens, mēs mēģinām saprast cilvēkus tāpēc, lai mēs varētu prognozēt, kā viņi tādā vai citādā situācijā rīkosies, kā viņi rīkosies pie tādas un citādas informācijas, pie tāda un citādiem apstākļiem un visādi citādi. Mēs varam prognozēt, kā cilvēki reaģēs uz kaut ko. Ja mēs strādājam pārdošanā, ļoti noderīgi. Ja mēs strādājam politikā, ļoti noderīgi. Ja mēs strādājam ar ģimeni, ļoti noderīgi. Mums vienkārši mēs zinām, kas cilvēkiem patīk, kas nepatīk, kādas situācijas izraisīs, kādas emocijas, kādas apstākļus. Numur 2, mēs varam ietekmēt to, kādā veidā cilvēki reaģēs, jutīsies, un tā ir tā otra puse šim visam, kad zinot mūsu sarunbiedru, kādas grupas dominējošo, to personību tipu. Ja mēs nekļūdīgi esam viņu noteikuši, mēs varam ietekmēt rezultātu. Ja? Mēs varam komunicēt ar cilvēku savādāk, lai viņš mūs labāk sadzirdētu, lai viņš iemācītos kaut ko. Ja mēs esam pārdevējs, mēs viņam varam pārdot kaut ko labāk, tad, ja mēs zināsim, kāda tā tipa cilvēks ir neatkarīgi no tā modeļa, ko mēs esam izvēlējušies. Tāpēc, ka mēs savu komunikāciju būsim pielāgojuši, varbūt mēs būsim apstākļus pielāgojuši, mēs neprasīsim no cilvēka to, ko viņš nevar izdarīt, tāpēc, ka viņš ir cita tipa cilvēks. Bet problēma vienmēr, kur sākās ar to, ko es iesāku šo video, to, ka mēs ļoti bieži kļūdaini to izdarām, un mēs arī paši savu personības to tipu, lai kādu modeli mēs būtu izvēlējušies, mēs nosakam ļoti bieži kļūdaini. Un pirmais signāls, kas liek domāt par to, ka ļoti iespējams, ka šeit ir kļūda, ka cilvēks saka, es esmu pa bišķim no visa. Jo cilvēki grib justies īpaši, viņi nespēja identificēt sevi kādā no šīm kategorijām. Viņi saka, es esmu pa bišķim no visa, jā, es esmu tur super cilvēks un vēl kaut kādā veidā. Un kāpēc es par to tik pārliecināts varu runāt? Tāpēc, ka man pašam ļoti ilgi tā likās. Ja, kad mēs ņemam atkal tos klasisko 4 tipu tos cilvēkus, vai to, kas šajā grāmatā, ja, kas ir arī aprakstīti, man likās, ka tas pavisam bišķim no visa. Un realitātē, tā objektīvi skatoties, ja, kaut kādos apstākļos tā arī var būt. Tā arī var likties, tā arī var izskatīties, tās izpausmes tādas var būt. Jo mēs kaut kādā vidē esam iemācījuši sev justies, uzvesties, reaģēt tā vai citādi, bet kas šajā situācijā ir ļoti būtiski, tas no mums prasa daudz enerģijas. Tāpēc, ka mēs nedarbojamies, mēs nefunkcionējam tas, kas ir mūsu tā dziļākā būtība. Tā vienkārši sakot, mēs patiesībā mazliet tā kā melojam sev. Un mēs paši to pat neapzināmies, jo mēs esam visi 4 personības tipi. Mēs melojam sev, meli ir tas, kas prasa visvairāk mūsu tādas kapacitātes, enerģijas, lai mums ir nepieciešams mānīties melot, un mēs šajā gadījumā mēs melojam mazliet sev, mazliet citiem.
spēlējot to lomu, kas mēs patiesībā neesam. Ja mēs skatāmies uz skatuves, cilvēks tur uzstājās, runā, tad viņš ir cilvēkos ļoti komunikabls, ar visiem komunicē, un mēs domājam, sangviniķis, jā, cilvēks, viņam tur patīk jokot un uzvesties. Bet mēs no malas, mēs nezinām, cik daudz enerģijas viņam tas prasa. Viņš vienkārši cilvēks, varbūt ar ļoti lielu kapacitāti, ar sevi uztrenējis, ka viņam ir ļoti daudz enerģijas, viņš ļoti daudz spēj būt ne pats, lai varētu dot cilvēkiem, lai varētu pielāgoties cilvēkiem. Un mēs kļūdaini viņu novērtējam, tur sangviniķi vai jebkādu citu, ja mēs to personības tipu, mēs tur viņu izvēlētos. Un šeit ir problēma. Un ļoti ilgi es pats sevi arī kaut kādās lietās nemācēju precīzi novērtēt, līdz es uzdūros šim. Informācija par šo nāca no kāda ārzemju podkāsta. Un kā izrādās, drošības dienesti visā pasaulē šo jau sen izmanto. HR dienesti, tādi tiešām progresīvi personāla daļas progresīvas lielas kompānijas ar augstas klases speciālistiem šo izmanto. Drošības dienesti, slepenie dienesti izmanto, lai identificētu cilvēku personības tipus, lai viņiem varētu pēc tam pielāgoties, lai viņiem varētu izveidot labu komunikāciju, labas attiecības un kaut kādās situācijās izmantot to negodīgi. Mēs runājam šobrīd par to, ka lietas izmantot godīgi, par efektīvu, labu komunikāciju, zināt, ar ko mēs runājam. Un metode, kas tiek izmantota, ko pats pēc tam uz sevi stinot atpakaļ pagātni un sevi analizējot jau kādu pusgadu garumā dažādās situācijās, es saprotu, jā, tas ir tas, kas nekļūdīgi parāda. Un runa šeit ir par to, ka cilvēka patiesais tips parādās tad, kad viņiem tiek atņemti kādi no 3 pamatresursiem. Ja, tajā konkrētajā podkāstā tika minēts, ja tiek cilvēkam atņemti finansiālai līdzekļi, materiālai resursi dažāda veida, attiecības un laiks. Ja, drošības dienas gadījumā viņi atņem cilvēkiem visus 3, rada apstākļus, lai saprastu, kas tas ir par cilvēku, un tad tālāk jau izmanto to dažādiem nekrietniem mērķiem. Kā mēs to varam izmantot un analizēt godīgā veidā, vienkārši skatoties uz to, analizējam sevi. Kad mums ir bijušas situācijas, kad mums ir sajūta, ka mēs esam vientuļi, ka mums nav bijušas attiecības, ka mums laiks nekam nepietriek. Kad naudas mums nepietiek, ideāli, ja mēs atceramies situāciju, kad mums pietrūkuši visi šie 3 resursi, ko mēs esam darījuši tajā laikā. Vai mēs ejam apkārt un runājamies ar cilvēkiem, vai mēs ejam tarkšķam, tusējamies un vēl kaut kas, un tādā veidā mēģinam to enerģiju dabūt sev atpakaļ. Tā ir skaidra zīme, kad mēs varētu virzīties, ka mēs būsim tas, ko sauc tur par tiem sangviniķiem. Ja? Vai mēs paliekam klusi, ierojamies sevī, sēžam mājās un gramojam sevī kaut kādas lietas. Ja? Tad atkal citi personības tipi. Negribās vilkt tieši uz konkrētiem. Šis modelis darbojās visur. Pamatdoma kāda, atceraties, es kaut kādu laiku atpakaļ man bija video par šādu to personības resursu modeli, par 5 pamatresursiem, laiks, prasmes, nauda, cilvēki, informācija. Un būtībā 3 no šiem resursiem, tad laiks, nauda un cilvēki, ja kādam tiek atņemti, tad cilvēks atgriežas tajā savā dabiskajā tajā formā. Arī, iespējams, informācija patiesībā, ja mēs tā domājam, ja apkārt ir kaut kas, ko mēs neizpratnē, mēs nezinām, kas patiesībā notiek, mums trūkst informācijas, tad tas mums rada stresu, un ja mums tajā brīdī ir jāuzvedās kaut kā mēs neesam, ja mums nav resursi, cilvēks aiziet taupīšanas režīmā. Ja mums nav šie resursi, mēs aiziem tādā power save režīmā, ja mums enerģijas taupības režīmā mums aizietu. Enerģijas taupības režīmā mēs necentīsimies izlikties par to, kas mēs neesam. Ja mēs necentīsimies būt sangviniķi, ja mēs esam reāli melanholiķi, flegmatiķi, ja mēs esam raduši, ja mums tajā brīdī ir vajadzīgi cilvēki, tad mēs iesim un meklēsim viņus, mēs meklēsim kādu, kam pazvanīt, kam izraudāt uz pleca, tad pēc, ja mēs esam cilvēki. Savukārt, ja mēs esam uz iekšu vērsti, tad mēs ierausimies sevī, mēs teiksim, mēs nevienu negribam redzēt, un tas ir tas brīdis, ja? Atcerieties to situāciju, kad jums nebija daļa vai vairums no šiem resursiem, kādi jūs bijāt, ko jūs tad darījāt, kāds jūs bijāt tas cilvēks, pamēģiniet aprakstīt, un to cilvēku analizējiet pēc tā personības tipa modeļa, ko jūs esat izvēlējies.
Vai tas tur būtu tie 4 tipi, vai tās būtu kaut kādas krāsas, vai tas ir NLP metaprogrammu modelis, vai tas būtu tur enneagrammas vai vēl kaut kas. Es pieļauju, ka daži no tiem modeļiem enneagramma man šķiet, ka viņi arī paredz to, kā tur dažādos resursu stāvokļos cilvēki uzvedās, un tad viņi arī to no tās puses skatās, tos cilvēkus neņemos spriest. Enneagrammas cilvēki ierakstīt komentāros, ko jūs par to domājat, kā ir patiesībā, bet visiem, es teikšu, ka es šobrīd, ja jūs domājat savādāk, nekautrējieties, rakstiet komentārā, bet priekš manis šis ir bijis labākais veids, kā saprast, kas esmu es. Labākais veids, kā saprast, kas ir citi cilvēki, paskatoties, mēģinot atcerēties, kā viņi uzvedās kaut kādās situācijās, ja? Kad viņam ir atņemt resursi. Atņem resursi, viņš sāk direktīvi ir norādīt visiem uz visu kaut ko un darīt, ja? Uzreiz domājot kas tas ir pa tipu, kāda tipa cilvēks. Un, ja mēs zinām šādā situācijā, kāds viņš ir cilvēks, tad pēc tam jau atpakaļ ejot, ka viņam ir resursi, ka viņam ir laiks, nauda un attiecības, viss, bet mēs pie viņa iesim jau, viņš runā, tur komunicē ar cilvēkiem un viss tur notiek, bet mēs iesim pie viņa un runāsim kā ar introvertu, uz iekšu vērstu cilvēku, mēs iegūsim ļoti labu saikni ar viņu, mēs ļoti labu komunikāciju iegūsim ar viņu, un par to arī stāsts. Tāpēc, ieraksti, ko tu par to domā kaut kur šeit komentāros, droši, ja tevi atrod kaut kādas kontaktus, man raksti man privāti, labprāt par šo padiskutēšu, ko tu par to domā. Priekš manis tas bija tāds, angliski sakot, game changers. Paldies, un gan jau kādreiz atkal kādu video ierakstīšu.